Nu, sveikiņi. Putni arī jums saka sveikiņi. Nu tā, šogad vēlu esmu iesācis laikam cāļu sezonu. Nu, te pastāstīšu, kā es audzēju cāļus tā. Re, kur ir pēdējie, kas izšķīlušies vakar. Ķiņķēziņš pliku kaklu. Tālūk, jā, tā tad izšķīlās vakardien, vakar. Šitien es viņus lieku iekšā šitādā brūderī. Šitas brūderis man jau ir 10 gadus. Savulaik dārgi pirku, pārtaisīju, bet, nu, kalpo viņš man uzticīgi un labi. Kaut kur apmēram nedēļu cālīši padzīvo šeit, pēc tam ies reku te lejā. Te lejā, kur būs lampa un būs arī sildītāja mamma. Nu, skatoties, cik vēss ir. Tā tad te jau mums sanāk nedēļas starpība. Nāks iekšā, es apmēram cenšos nedēļu 10 dienas. Man sanāk partija cāļiem. Nu, šitā man pirmā partija nesevišķi sanāca, bet, nu, neko darīt. Kā sanāca, tā sanāca. Struntīgi inkubatori man ir. Tā, tad nāks uz šejieni. Pēc tam, atkal pēc nedēļas 10 dienām, man cāļi iet uz šejieni. Kur ir blakus telpa. Šitien te man ir pirmie, kas izšķīlās no manu Bielenfilderu vistiņām. Viņai pēcnācējs tā aizdeva prom inkubators un man cilvēks izinkubēja. O tālūk, un šitien te arī, nu, iekārtots ir apmēram tā, šeit ir patumšs, gaisums slēdzās iekšā, automātiski pa dienu, pareizāk sakot, vakarpusē pa dienu tas spīd cauri. Ēdam trauks jau automātiskās dzirnes, tāpēc, kad piecūko, vēl ko es varu ieteikt, kam interesē, akus dzeram traukiem, zem dzeram traukiem ir ieteicams uzlikt kaut kādu režģi. Šitas te ir parastais depo plaukts, ko var nopirkt tie saliekamie plaukti neliels. Un te ir dzirnes, jo ja viņas stāv pakaišos, tad parasti viņas piedzīvojās pilnas. Šitien te ir tā, kad viņi nevar blakus kasīties un viņi nesanes. Un slapjums visi zems režģa. Režģi vienkārši paņem nost, iztīra apakšu, uzslauka un viss kārtībā. Un dzirnīt šitās arī es vienkārši paņemu, rekura pirkstu netīrums izņemu. Var ar švammīti izmazgāt, ka pārāk netīrs, var aiztais krānu ciet, noņemu viņas nost un izmazgāju pilnībā. Te dzirnīti ir uz pludiņa, visu laiku ūdens ir klāt. Nu, tālūk es te audzēju cāļus, uznāca tie augstumi, šitien pavēs, dabūju šiem arī slēgt lampu iekšā. Te ir tā bezgaismas lampa, sildām lampa, kur nedod gaismu, bet tikai siltumu. Jo par agru vēl viņiem kaut kāds mēnesis ir vēl par agru. Temperatūra šeit ir tikai kaut kādi 15-16 grādi. Drusku pamaz, rekur lien apakšā zem sildītāja, bet visiem viņiem tagad tā izauguši, ka visiem vietas nav. Nu, zem lampas jūtās labi. Jūtās normāli. Pēduši, padzēruši. Nu tālūk, vēl jums arī veiksmi cāļu audzēšanā.